Labdien, dāmas un kungi, suņi, kaķi, visi, kas skatās tā tālāk. Šodien man ir īpašais viesis raidījumā ārpus kastes virtuve. Man patīk barot foršs cilvēks un jebkuram, kam garšo garšīgas lietas. Un šodien es gribu jūs iepazīstināt ar mani jauno ciemiņu, Roki. Oi, kāds tu labs. Jā, viņš ir influencers, viņš ir aktieris, viņam patīk taisīt, pārģērbties reizēm, viņš ir DJs. Nē, pagaidi, tas ir īpašnieks īstenībā. Kur ir Royce Rodgers. Čau. Tas ir tavs Rokijs. Iedod našķīt sunītam, viņš tikai vienu. Tikai vienu iedod. Vēl vienu, jā. Jā. Tagad viņš kaut kāds triks māt, stāv kājas. Hop. Hop. Jā. Ok, tagad dar šito. Šā. Šitā nemā. Viņš māk sēdi. Maks. Sēdi. Mak ķert, jā? Ķepu. Ķepu. Otru ķepu. Otru. Otru, bļā. Tas tāpēc, ka kameras ieslēg. Viņš zina, jā? Jā, tagad sēdi. Pēdējais, jā? Nu labi, sēd nost. Ļoti forši. Pirmo reizi, ka mums ir suns. Roi, prieks tev redzēt. Kā es teicu, tas nebija Rokijs, tas par tevi, jā? Tu esi Viss nosauktais. visi nosauktie. Kas tev visvairāk patīk? DJs, kas bija? DJs, podcasts. Vēl tu teici, kad mēs runājam pirms tam, kad ir šitas te kontentu, satura veidotājs, drag queen. Jā. Man visvairāk patīk tur, kur ir cilvēku kontakts. Patīk vai nepatīk? Patīk. Patīk. Man nepatīk. Man patīk DJt, man patīk kaut kādos pasākumos būt, kur tu vari redzēt cilvēkus tev pretī. Nevis, ka būtu tik daudz, bet ka tu esi tā kā... Jā, jo es parasti vienkārši zinu tik daudz, cik man ir priekšā. Es bieži vien neatbildu uz telefonu. Es nekad neatbildu uz telefonu, zvaniem uz īziņām. Bieži vien nekad? Bieži vien nekad. Bieži vien vai vairāk nekad, nekā bieži vien. Es parasti neatbildu nevienam, jo man interesē tikai tas, kas man ir deguna priekšā. Tad, ja es tev zvanītu, tagad tu arī celt vai necelt? Es esmu deguna priekšā. Ne, kāpēc lai man zvanītu deguna priekšā? Šis ir labs jautājums. Kāpēc es tev zvanītu? Vai ne? Tas būtu stulbi. Roki, ko tu saki par to? Nu, labi. Un tad tu esi influencers, ja? Jā. Nevis tikai influencers, es dzirdēju, ka 22. gada influencers. Tā ir, ja? Man liekas, ka es 2 gadus pēc kārtas dabūju šo prestižo apbalvojumu. Tev liekas, tu jau zini, vai ne? Un šo titulu. Tas ir tā kā pēc satura, vai tas ir pēc follower, sekotāji, vai follower, sekotāji. Kas būtu tas, kas ir... Cik daudz par tevi raksta ziņās, cik daudz ir bijuši kaut kādi projekti. Vienkārši tāds tavs digitālais footprints, cik liels ir bijis iepriekšējā gadā. Digitālais footprints, es pirmo reizi dzirdu, tas ir labi. No interneta neko nevar izdzēst, jā, bet arī, jā, ko tu atstāji aiz sevis internetā. Vai ir kaut ko tu nožēlo, kas tagad saka, nevar izdzēst? Tas ir tā kā lietas, kur īstenībā daudziem jauniešiem vajag uzmanīties, ko viņi liek un ko viņi neliek, jo internetā tiešām, laikam, baigi grūti ir izdzēst, laikam, kaut ko var. Jā. Ir, protams, daudz lietas. Ir daudz lietas, ko es nožēloju. Es nožēloju to vienu, es neteiktu gluži par fotosesiju, bet man vienreiz paprasīja, man bija intervija viena kaut kāda. Pirmkārt, es nožēloju pārsvarā, gandrīz visas intervijas. Arī šo? Šī jau nav intervija. Šī ir. Tikai paēst. Atvērt paēst. Tad, kad ierakstu manu vārdu Googlē, tad izlaiž drausmīgākā bilde pasaulē, kur es esmu ar Rokiju. Jo es gāju pa ceļu, man bija vienalga, es nezināju, kur tā bilde spēr nonāks, un tagad viņa ir pirmā bilde, kas izlaiž ierakstot manu vārdu. Un tā ir drausmīga bilde, un visi par viņu zina. Tad visi tagad arī meklēs un iegūglēs, lai redzētu. Jā, droši skatieties. Tu esi viņu izreklamējis. Jā, viņi ir ļoti daudz pasākumos, viņi ir izreklamēti, un tā ir lieta, ko es droši vien nevaru izdzēst. Bet es nezinu, vai es vispār parakstīju kaut kādus tos GDPR papīrus, vai to bildi var vispār izmantot, varbūt vēl varētu pajautāt, lai izdzēšu.
Jā. Un Caur- tur tu caur esi. kādu advokātu biroju. Es saprotu, ka tev patīk pārģērbties. Tas nozīmē, ka tu esi rojs, un kad Jā. tu pārģērbies, tu arī esi rojs, vai tu esi... Nu, nē, tur vienkārši man parasti draugs saka, ka tas ir cits cilvēks. Un kā sauc? Nav? Pirmā sieviete Latvijā. Pirmā sieviete Latvijā. Jā. Tu esi pirmā sieviete. Jā, pirmā reģistrētā. Es izgudroju sievišķību. Un pirms manis neviena Šitā, jā. sieviete vēl, nu, neviens nezināja par sievietes eksistenci. Nē, tas tāds izmantots tāds komēdisks, tā kā es apspēlēju komēdisku šo. Latviešiem ir šausmīga vēlme būt pirmajiem. Un bieži vien tas ir... Un zelta medaļa arī pat. Pirmkārt, tas bieži vien ir nu, tāds loģisks, ka tu esi pirmais, jo neviens to nedara. Vienreiz redzēju pirmā profesionālā nāriņa Latvijā. Protams, tu esi pirmā, tu esi vienīgā, un tā tad arī labākā un populārākā. Bet vēl arī nu, cilvēkiem ļoti patīk kaut ko darīt it kā pirmiem. Tikko bija tas festivāls Unreal. Un tas bija pirmais EDM festivāls Latvijā, kas nav taisnība. Kas ir EDM? Elektroniskā dēļa mūzika. Tieši tā, es to zināju. Es gribēju zināt, vai jūs zināt, jo es zināju. Un jā, Tev patīk ēst? ļoti jā. Tu arī saturā taisi arī kaut kādas... Jo visi tagad Nē, taisi ēst. nē, es māku 3 receptes. Jā? Es māku uztaisīt kotletes, Aha. es māku uztaisīt auzpāršu putru garšīgu, es māku uztaisīt scrambled eggs, bet tā Gordona Ramsay recepte. Tu izmantoji Gordon Ramsay Tas recepti? tur, jā, olas, sviests, krējums uz maizītes. tāds Diezgan vienkārši pušķidrs. paskatīties YouTube. Katliņā, jā, katliņā taisīts. Tā ir, nu, to es esmu iemācījies. To biezpēn mājiņas jau sauc. Biezpēn kūku tādu es māku uztaisīt. Un ko vēl es māku? Kāpēc biezpienu kūku tu māki taisīt? Tagad tev Tāpēc, ka vajadzēja... man skrunda somi iemācīja. Jā? Un es Roma man ir, tā vienmēr ir vienkārši pierakstīta recepte. Kotletes man ir no viņas un tā biezpēn māja. Ir 2 receptes, kas man ir pierakstītas iPhone'ā. Omas recepte, ne? Omas recepte, jā. iPhone'ā es saku arī cloudā. Jā, Lai jā. nepazūd, vai Jā, ne? jā, Omas jā, recepte jā, ir. Tas ir krūti, vai ne? Tas nozīmē, ka tas būs uz ilgiem laikiem. Tā kā tu arī Jā, nepacēsi. un visiem ļoti garšo tā biezpēn kūku. Tas ir mans Tā kā tāds... tas būs tagad tavs signature dish. Es domāju, ja es atveru konditoriju, tad tur ir tikai tā. Tev plāni ir atvērt. Rojam ir plāni atvērt konditoriju. Jūs to dzirdējat šeit. Klausies, Royce Rodgers. Tas ir īstais vārds, Royce Rodgers. Jā, man pasē tā ir rakstīts. Jā, tu piedzim Royce Rodgers. Jā. Tas ir interesants vārds, jo tas nav... Rodgers ir tā kā latviešu vārds. Jā? Ne? Vairāk teiktu, ka nē. Vai ne? Nu, nes... jā. Bet, Royce Rodgers, man nav jausmas. Es nezinu, kāpēc mamma izdomāja tādu salikumu. Es zinu to, ka viņa paņēma Royce, tāpēc, ka ir Royce Pizaks, kurš bija sportists. sportists. Pazīst, jā. Un Rodgers, es nezinu, kāpēc, bet Royce Rodgers ir country dziedātājs Amerikā, ir aktieris viens, ir džinsu brands un ir ātrās ēdināšanas restorāns Amerikā. Royce Rodgers. Tas kādēļ man likās. Tas ir, viss, tas mans vārds ir pa visu pasauli izvazāts jau sen. Okay, es neesmu pirmais Royce. Anglis man ir daudz saka Elmer, un tad ir Elmer Fudd, kas ir viens multen. Ir manā, kad es gāju skolā, Kanādā drošības dzīvnieks bija Elmer the Elephant. Un Elmer Tomatoes bija tomātu firma un vēl kaut kas. Un es to arī vienmēr dabūju šitās. Tad līdzīgi. Kāpēc nosauc tādā veidā? I don't know. Mums ģimenes vispār kaut kā, man liekas, ir vēsturē krustojušies. Es atceros tevi. Mums? Jā. Es atceros tevi no bērnības, kaut kad ļoti, ļoti agras. Man liekas, atceros to, ka tu vienkārši atvedi šausmīgi daudz pizzas uz kaut kādu ballīti. Jā. Un man liekas, es atceros tādu notikumu savā bērnībā. Un arī es pazīstu vairākus jauniešus no tavas ģimenes. Dēna un Natālija un Robijs. Mēs gājām. Jā, es viņus visus pie Dēnas esmu bijis vairāk kārt ciemos centrā. Jo mēs tusējam vienos tusiņos. Un jā, Natālija un Dēna mēs gājām, man liekas, vienās sporta nometnēs. Jā? Jā. Pagaid. Mums- Slēpoja? Jā. Tu arī biji Mēs kaut gājām tajās drausmīgajās nometnēs. Austrijā, tu arī biji slēpot? Jā. Tu neuzrakstīji Roy uz
ar slēpēm uz sniegā. Tas nebija. Kāds uzrakstīja savu vārdu? Čurā. Bet tā ir īstenībā štēla. Sievietes nekad nezinās, ko tas nozīmē ir uzrakstīt savu vārdu. Mūsdienās jau varbūt zinās, kāds. Tas baigi grūti, man liekas. Bet... Kas tev garšo? Pilnībā viss. Varbūt man negaršo, jā, protams, lakrice, kas ir, man liekas, populārākais. Tas ir anti-latviešu šēdiens. Jā, un... Ne visiem, bet tāds. Austers nav mans mīļākais ēdiens. Jā, tas tieši, ko mēs šodien... Es esmu vairāk. Tieši austeru smūtijas būs. Austeru smūtijas? Tas izklausās. Es būtu taisījis tev austeru smūtiju. Tu sērs? Austeru smūtiju? Nē. Tas izklausās. Ak, Dievs. Šodien mēs taisīsim, ko mēs taisīsim šodien? Es nezinu, kāpēc. Es tā domāju par tevi, kas tev varētu garšot, negaršot. Tā baigi grūti vienmēr iedomāties. Bet es iedomājos kaut kādīgi un trāpīju tas, ka tu neesi baigi daudz gatavojis. Un viena klasika, ar ko es uzaugu un kas ir tāds baigi populārs visur pasaulē, ir mac and cheese. Es dievinu makaronu. Novienu, kas ir mac un cheese, ir macs un cheese, kas ir īstenībā nav macs un cheese, bet ir makaroni ar sieru. Tad tas būtu macs un siers. Jā, nav nekāds sakars ar Big Mac vai ko tam līdzīgi, bet makarons ar sieru. Mēs uztaisīsim tādu, es gribēju vēl, bet man teica, nē, tu nevar tik daudz taisīt. Mēs uztaisīsim tā, man ir vairākas sieras nopirkt šodien. Es domāju, uztaisīsim visādi. Man ir jalapeno visādi četri, par to mēs runāsim tur. Domāju, ka tev garšos, jā? Es dievinu makaronus, man makaroni ir mīļākais ēdiens, jebkāds. Bet es tev prasīju, kas tev patīk ēst, un teicu tā, ka nezināju. Tagad ir, jā? Man garšo viss, bet man liekas makaroni ir. Es tāpēc uz Itāliju bieži vien braucu. Tikai dēļ makaroni? Viņš var nopirkt šeit lētāk? Nē, tur ir lētāk. Jā. Klausies, parādi man tavu kāju, tad te uzliekam augšā. Kas tas par izmēru? 47. 47, pazīst. Un kas tev ir alskaus, ja pazīst? Man ir arī, man ir dinozauri. Bet ne jau iet runa par to. Es saprotu, ka tu pārģēbies, un tu arī uzvelc augstpapēžu kurpes. 47. Var pastaigāt normāli? Nē, bieži vien. Nē, bieži vien? Jā, iespiež bišķiņā iekšā tā. Ir tāda izmēra vispār, viņas ir jāpasūt, teiksim, sievietēm, es domāju, tik liela kājas. Internetā es ļoti daudz, kas ir vispār pieejams tā. Jā. Uz vietas gluži Latvijā nenopirks 47. izmēra kurpītes. Tas sarežģītas iedomājas. Nu jā, visādi gājas. Augstākais, kas ir bijis papēži? Nezinu. Vai es jau baigi augstu nevar dabūt? Lē? To savu izmēru. Jāpasūt, lai uztais, ne? Jā, es vienreiz uztaisīju apavus un tad dabūjuši to rēt, jo es salauzu roku un ieliku 2 skrūvus iekšā. Es nokritu no tiem apaviem. Tagad tu nokriti no apaviem vai tu vienkārši nokriti? Es uztaisīju pats apavus ar platformu. Tu pats uztaisīji? 20 centimetru platformu. Un es viņus pieskrūvēju, koka zoli, es pieskrūvēju apavus. Finieri? Nē, vienkārši koka bluķi. Jā. Tas neizklausās baigi, tā kā viņš bija smukas? Viņas nebija pabeigtas. Es viņus iemēģināju un es nokritu un salauzu šo roku, jā. Un te man ir rēta uz... Tu bildes arī bija, tas ir tā kā dokumentēts kaut kādi? Jā, man ir vesels video YouTube'ā par to ļoti sens vecs. Ar visiem, man liekas, rengena foto arī. Mums šeit speciāli cilvēks sēž, skatās šo, teiksim, kā mēs te filmēs. Viņi vienkārši aizraujās ar to, ka tu esi interesants un es neesmu. Un es teicu, davai, lai pieskat, lai kamīns deg visu laiku. Nu jā, tas ir attieksmes jautājums. Tas ir reāli attieksmes jautājums. Kas ir šeit. Un... Vispār, tu to jūti ienāc iekšā, kad nebija nekāda attieksme? Jā, tad vienkārši nolaidība. Kāds kārtējais būtu un palaid raidījumu. Šitā bieži notiek. Jā. Blā, viņi ir ok, vai ne? Bet, jā, ok, klausies, iesim virtuvē. Mac and cheese. Yeah? Jā. Tu vēl guli vai kas ir?
Nē. Ejam uz virtuvi. Čau. So. Roy, Jā. willkommen Sie to my kitchen. Ok. Tas bija pus deutsch, pus anglis, pus latviski. Ja? Okay. Cik valodas tu māki? 2. Kur? Latviešu un angļu. Kā krievu valoda? Ne? Es mēģināju iemācīties krievu valodu skolā, bet es nevarēju. Tu visi arī sliktos vārdus arī nezini? Kaut kādus es zinu. Šitos nedrīkst atkārtot televīzijā. Nē, bet man vienmēr teica skolā, vai mamma vai vecāki teica, kur tu bez krievu valodas tiksi? Haha! Parādīja, vai ne? Vienu karu vēlāk, krievu valoda vairs nav vajadzīga. Tā kā jā, visi 5 gadus plāni arī pofiks. Ja? Jā, nu ko tieši var plānot mūsdienās? Tu domā tā kā 5, ka pēc cik tev gadi? 25, 4. Armija? 24? 25, 24, armija? Kāda armija? Nu, tu esi tā vecumā, ka tev varētu... Nā, es pārbaudīju, man nedraud obligātais militārais dienas. Es nevaru iedomāties, ka tu... Man ir bijuši sapņi par to, ka esmu kara darbībā, es absolūti nomiršu tur. Es nevarētu. Tu to negribētu darīt, Es nevarētu. Pabeidzi. Vienkārši tas ir... Nē. Tas ir mākslīgais. Tas pat Nē. nav īsti... Tas Nē. nav īsti Kališņikovs. Come on! Tavai vien! Nē. Teiks, tu esi pret visu. Es arī. Ok. Mac and cheese, makarons ar sieru, maks un siers. Tas, ko mēs taisīsim šodien. Re, kur ir makaroni, re, kur ir verdošs ūdens. Man nav mazs katliņš, man ir liels katliņš. Man šeit ir apmēram 700 gramu, pusotra paka. Ar makaroni es izvēlējos šādu veidu. Kad skatās receptēs, būs arī elkoņu makaroni, kas ir tādi mazi salocīti, bet mēs izvēlētos šitos, jo es uzaugu ar mac and cheese Kanādā. Viņi nāk tādās kasītēs. Saucās. Jā, es ēdu Amerikā tādus. Jā. Vienmēr mēs ieliekam sāli. Jā. Pusotru ēdam karot un beram iekšā. Mēs vēl iedzēsim ūdeni nedaudz, jo... Cik ūdeni tu dzer dienā? Nu, vismaz 2 litrus parasti. Nopietni sanāk? Jā, es esmu tāds frīks uz ūdeni. Man vienmēr ir līdzi litrīga pudelīte ar karabīnu. Es neredzēju tev. Nu, aizēju pasēst pie manas somiņas. Tur ir ūdens pudeles tā. Ir viela lieta, ko es nekad nedaru. Nekad nelien cilvēku somiņās iekšā. Nē, viņi ir ārpus somiņas ar karabīnu, litrīgi, milzīgi. Viņi ļoti Ārpus grūti. somiņas varētu uztaisīt raidījumu. Šis ir ārpus kastes virtuve. Jā. Ārpus somiņas. Viņi katrā klubā, kur es esmu, man tā pudele ir līdzi. Visur man viņa ir līdzi. Tagad šis ūdens. Nu, ūdens man tādā reliģiskā līmenī aiziet. Pasmēr. Man teica, tu pārbaudam, ka šis ūdens viņš smaržo, bet garšo bez smaržas. Bez garšas. Nu, kā ir? Tur smarža ir iekšā tajā ūdenī. Aromāts ir iekšā, bet garša nav iekšā. Bet mēs, kā cilvēki, mēs īstenībā dzeram, un mēs īstenībā to, ko mēs sasmažojam, mēs to arī sagaršojam apmēram. Tur ir zinātne apmakšā kaut kāda komplicēta. Komplicēta. Tos, ko mums varbūt nevajag tagad, bet varbūt tu kādreiz varēsi savu ūdeni uztaisīt. Mēs gatavosim mac and cheese, makaronu vārās. Tagad, ar ko mēs sāksim? Nezinu. Nezinu? Nav Sāksim nianses. ar sviestu. Ok. 4 kuciņas. 5 liekam iekšā? Es parasti virtuvē, mēs ģimenes balītēs, es parasti atbildu vienkārši par šotiem. Un es parasti stāvu malā un leju visiem tekilu. Tas ir smags darbs vispār. Tas ir... Tu leji tekilu un labi, kad es nedzēru savādāk, tu gribi vienu tekilu? Nē. Man ir jāsturē pēc tam. Man jau atnāca paziņojums no Bolta, ka es pārsniedzu ātrumu pa 21 km/h un man nobloķēs profilu. Nopietni? Aplikācijas ir kļuvušas tik gudras, jā. Ej, tu nost. Es nesen taisīju popkornu mikroviļņu krāsnīs un piededzināju līdz tādam līmenim, Cik ka minūtes ieliki? Es nezinu, bet man bija jālej iekšā ūdens, un viņš tā kā gruzdēja, viņš gandrīz dega, tas popkorns. Pagaid, kāpēc tu leji ūdeni iekšā? Tāpēc, ka viņš dega gandrīz. Un tad tu leji ūdeni? Jā, jo viņš bija nežēlīgi karsts, un es gandrīz nodedzināju to mikroviļņu? veselu dzīvokļu māju Rīgas centrā.
Ar popkornu. Es varu pateikt vienu lietu. Ok, mēs runājam par šitādām lietām. Es vienreiz dzīvoju draugu dzīvoklī Kanādā. Es biju atnācis no darba, diezgan vēl mājās. Es strādāju kā viesmīlis tajā laikā. Es gribēju uztaisīt makarons. Es ieliku makarons katlā, apsēdos dīvānā, kamēr cepās vārās un aizbēgu. Mans draugs atnāca mājās un griez bija viss melni, viss deg. Nedeg, bet Iztvaikoja ūdeni. Jā, viņš man pamodināja, es biju pilnīgi tāds, labi, ka viņš atnāca mājās. Bet tagad sviestiņš ir izkus, un tad mēs pieliksim miltus klāt. Man jāmais. Un tagad tev jāmais iedbūt ir. Es domāju, tas būs pietiekami daudz. Mēs taisīsim tagad tādu, šis tagad saucās bešamelmēts, bet viņš nebūs tik bešamelīgs, kā viņš varētu būt. Jūs negribat viņu ļoti biezi, mums būs siers iekšā. Mēs tagad ieliekam sviestu un nāc šup, kamēr nāc rekur iekšā. Sviestiņš, drusciņus iemaisim visi iekšā, ļoti labi tev sanāk. Un tad paņemsim mūsu pienu, kas ir marķētā iepakojumā, jo šeit varētu būt jūsu reklāma. Tas bija joks. Vienkārši man patīk šis cilvēciņš foršs. Un tad mēs pieliekam drusciņu, pa drusciņu, man liekam drusku pa karš šeit ir. Jā. Būs labi, ne? Man ir 2 kreisās rokas un 2 kreisās kājas. Es nemāku dejot un es nemāku gatavot ēst. Nu, pasies, kurš teica, ka tu nemāki gatavot? Paskaties, vecī, kā tu gatavo. Žurka labāk par mani gatavo. Nu, es to negribēju teikt, bet... Bet šī pelīte māca gatavot labāk par tevi. Pero, kas tev tur notiek? Maisi. Tagad mums ir sieri. Tu vēl vari pamaisīt un tā tālāk. Mums ir sieri. Mums ir... es gribēju pamēģināt var visādi. Klasiski būtu, teiksim, čeders, varbūt kaut kāda guda. Šodien man ir vairāki čederi. Mums ir no īrijas, mums ir jalapeno, no garšo aculiņš. Jā. Labi, to mēs pierīvēsim. Mēs varam sākt jau rībēt iekšā. Tas ir kā kaut kāds kombēns virtuves šeit. Tu? Bet man lielāka loma arī virtuvē nevar dot par šo. Vecīt, šitas ir jau... Tas ir augstākais mans... Augstākā pilotāža? Augstākā pilotāža virtuvē. Šitā ir pilotāža. Nē, es noteikti mācētu gatavot, ja es sāku mācīties. Es dzīvoju ar pavāru ilgi, man nebija vispār virtuvē nekas jādara. Jā? Jā. Pavāri jau vienmēr negatavo mājās. Gatavo? Gatavo un šausmīgi ilgi un šausmīgi daudz trauku. Es aizmirsu vienu lieku, ko mēs šeit ielikt iekšā. Šitas būs secret ingredients, ko es nevienam nestāstīšu. Kas tas ir? Apmēram 1 teikarot sinepi pulvers. Tā, vēl sieriņš. Tā. Tad mēs pieliksim gūda sieri. Tu zini, kāpēc viņš saucās gūda? Nē. Jo nekas nav tik gūda kā šitas. Tad mums šeit ir Emmentaler siers. Ļoti daudz sieru dažādi. Ļoti daudz. Tu jau kaut ko pagaršot arī? Jā. Emmentalers. Karš? Tas ir Emmentalers. Tas ir īrijas čeders. Šitas būs gruyēri. Vai nogriezīšu to vienu maliņu nost. Tu vodka pastu esi taisījis? Kādu? Vodka pastu. Nē. Nē? Vajadzētu, ja? Vai tā nav kaut viena no populārākajām pastām? Jā, bet es neesmu taisījis, jo es nedzeru. Es esmu daudz dzērs. Nu jā, bet cik tu dzer? Tad es vienkārši taisu, lai visi. Šis izskatās diezgan labi, ne? Maisi. Tu vari pagaršot. Tu vari karotīt? Nē, viņš izstās ļoti verdošs. Izskatās kas? Tāds verdošs tā mērķis, izstās, ka man varētu apdēt muti bišķiņ. Nu, tā kā izstījās. Tas ir cheesy. Liekam iekšā makrons. Te makrons salikš.
tagad tev šis ir jāmais lēnām, mierīgi, uzmanīgi, pa smuko, pa skaisto, tikai nelej pāri, nemaz. Nu, būs grūti vispār. Pasīs, cik tos garšīgi izskatās. Nu, te viss ies pāri. Tātad mēs esam likuši visādas sieras klāt. Mēs esam vēl drusku šeit. Īru. Šis izskatās diezgan garšīgi, vai ne? Jā. Influenceri ir labi nopelnīt, ja? Jā. Cik tev ir followeri? Kā, kurā? Instagramā? 36,000 ar kaut ko. Tas diezgan daudz. Tev aug, vai ne? Vēl aug, vai neaug? Bišķiņa aug, jā. Gan jau pēc tā raidījuma varbūt ar paaugs. Februārī tas pārgājiens. Kā es saucās? Elle? Baiba sauc viņu par Eko-Elle. Eko-Elle. Un tajā pārgājienā tas nāks ārā. Gan jau ko uzliks, ka sekotāji. Vai arī nē. Man vispār ļoti bail no tā. Tas bija tiešām, tas bija, jā. Bija baigā Elle vispār? Bija Elle, un mēs esam vēlreiz caur tai Elle, jo viņi rādīs pa televizoru. Tu gribi pagašot vai ne? Un es par to domāju visu laiku, jo man ir bail uz sevi skatīties. Mēs tur arī daudz raudājām visi. More cheese? Un viņi sāka savienoties kaut kā bišķiņ. Es zinu, ka viņi sāka savienoties. Tā, mēs ko darīsim? Mēs uzliksim vēl sieru. Un man tagad ir, šeit ir kārtainā mīkla. Mēs uzliksīsim virsmiņu. Nāc man palīgā. Es iespējams pirmā reizi kaut ko tādu redzu. Es arī. Tagad tu varētu likt šitos te pāri. Mēs viņu taisīsim kaut kādas krustīņas arī. Kā es varu palīdzēt? Tu jātais šitāds te pinums. Pinums? Jā, tu māki izdarīt. Nu, šitas te pāriet pa visu, šitā, ne. Šitas būs tā kā bērndārzā, vai ne? Tagad pēdējais, pirms mēs liekam iekšā cepiškrāstā. Mēs. Varētu man sakult šitās ostas, pēc tam māk sakult ostas. Māk. You can do it! Ir labi, ja? Tagad mēs uzsmērējam šitā te oli. Viss. Tā, ļoti labi tev sanāk, ļoti labi. Paldies. Ļoti labi. Es esmu šausmīgi lempīgs. Nu, es neesmu īsti, man liekas. Normāls? Kas ir normāls šīs dienās vispār? Kāpēc lempīgs? Nu, es visur tā fiziski neiedaros, lai arī kur es būtu. Es tagad likšu iekšā krāsnī. Tu daudz kaut ko dari. Kas ir influenceru dzīve? Teiksim, tu ikdienā, cik postu lietas nedēļā, ja tas ir noslēpums? Tev ir kaut kāda noslēpuma lietas, teiksim, pie influencer darbība, vai tu vienkārši močī? Es lieku vienu postu mēnesī. Mēnesī? Laikam. Vai retāk. Es nesēžu baigi Instagramā. Nē, es sēžu Instagramā. Es lieku kaut kādas storijas, kaut ko. Es nelieku postus. Es esmu viens no sliktākajiem influenceriem. Jo es vienkārši slikti to daru. Pagaid, tu esi viens labākais, bet tu esi sliktākais. Tu neseko kaut kādu likumdošanu? Jā. Es vairāk reklamēju savas lietas, ko es pats radu. Vai nu es taisu ballītes, vai taisu savus produktus. Tu taisi ballītes. Kāds ballītes? Vienkārši cilvēki zina manu mūzikas gaumi, un es redzēju to, ka ne visiem ir tādi kā man. Es aizgāju uz kursiem, paveicu kursus un sāku to darīt, un cilvēkiem patīk, un viņi nāk un tā tālāk. Ir viens, kad tu spēlē mūziku, un tad šitos arī dari, vai vienkārši tu... Nē. Tu vienkārši lieti savu mūziku? Es uzlieku dziesmu, kas man patīk, un uztaisu viņai smuku pārēju. Dažreiz smukāk, dažreiz nesmukāk. Vairāk vienkārši ir tīra mūzika, ja? Jā, tāpat man arī ēdieniem patīk, man patīk 3 sastāvdaļu ēdienu. Mums ir 1, 2, mums vairāk sieri. Jā. Nu, bet labi, tur ir sieras un makaronu un tā kārtainā mīkla. Es uztaisīju internetu veikalu sev. Viņš saucās Patīkam jauniešu kompānija. Tas ir tas internetu veikals. Patīkam jauniešu kompānija. PJK.lv, jā. Un ap to, man liekas, grozās mana dzīve šobrīd, to, ka tu izveido ap sevi Patīkam jauniešu kompāniju un uzturies viņā. Šis ir mans. Šito es uztaisīju. Šito tu uztaisīji? Jā. Nu kā?
Es paprasīju savai druškai Terēzai, lai viņa uzzīmē cepurīti. Aizsūtīju viņus to dizainu tālāk, tad man atsūtīja pēc 2 nedēļām gatavu produktu. Jā. Un tā ir vienkārši Ziemassvētku cepurīte ar domu, ka tu vari pārvērst jebkuru apģērbu par svētku apģērbu, lai arī kāds tajā gadā tev būtu stils. Tas ir par domu par ilgspējību. No way! Rekurš. Ej, tu nos! Viņš šitā ir domāts. Tur rakstīts 3 diennieks, jo Ziemassvētki parasti ir 3 dienas. Manā ģimenē parasti. Un rekur aizmugurē redzi PJK, patīkam jauniešu kompānija. 3 diennieks arī ir baigā dropa, vai ne? Bet šeit ir vairāk uz Ziemassvētkiem. Jā, bet ko tu citu darīsi? Man liekas, piedzīties ar ģimeni labākais, ko tu vari darīt. Man kā jaunietim, man labāk patiktu uztaisīt traku ballīti pie tēta, nekā iet uz klubu. Nu, Roja, kā tas tagad izskatās? Kā viņš izstās interesanti. Tagad viņš jau smuks, paldies Dievam, es arī godīgi sakot, nedaudz stresoju, kad mums nesanāk smuks, bet viņš izskatās diezgan šitādi var likt uz galdu, ne? Jā. Tagad tāds svētku ēdiens. Mēs varam pat dilles likt. Nē, neliksim nekādas dilles. Nē. No dill. Right. No. Tu audzēji paipalu olas? Man dārzā bija paipals. Jā. Tā kā? 20. Es uzbūvēju būrīti. Jā. Un tad es atradu, kur nopirkt paipals. Tur kaut kur pie Ulbrokas aizbraucu viņām pakaļ. Es gribēju sākt biznesu ar šiem paipalām. Varbūt pēc kāda laika es biju doma par to, kas varbūt pievērsties bitēm un paipalām. Bitēm? Jā, un paipals. Es pēc tam runāju par putniem, to, ka viņi vispār jāreģistrē. Ja tev viņi mājās ir putne, tev viņi būtu jāreģistrē kaut kur, bet... Tu to neizdarīji? Nē. Un es to ieliku, es jau visu liku storijos, un tā man sako, tie vairāk tūkstoši cilvēku, un kāds jau varēja man nosūdzēt. Bet, to, ka tu neesi reģistrējis savus putnus. Bet nevienam neinteresēja. Līdz ar to, ko nozīmē nedrīkst. Tieši tā, jādara. No, Juri Kuļakov. No. Es redzēju to, ka tur ir tālo Juri... Nu. Nedrīkst vispār vairāk tā darīt. Nē? Dabu iekšņās par to? Nē, bet jūtu, ka drīz būs iesniegums un garš ēpasts. Lūdzu. Tas ir, kas tas ir. Tas ir tik vienkārši, kā uztaisīt, kā mēs uztaisīsim. Es jau piedāvāšu pipars. Man liekas, ka baigi. Nu, tagad ir tas īstais mirklis. Vai būs vai nav? Nebūs. No. Jā, labi, es domāju, jebkurš var atkārtot šo mājās. Nē, man garšo. Kečupu pietrūkst, ne? Kečupu varbūt, jā. Es makarons uz sieru, mac and cheese. Bērnībā vienmēr ēda kečupu. Jā. Paldies tev! Paldies mums! Bija forši! Jā, paldies tev. Es gribētu redzēt, kā tu DJ'o. Nu, es nevaru būt virtuvē, jā, es nedrīkst. Nē, viss bija bailā. Paldies, vecīt. Čau. Paldies tev. Tiešām. Skaties, like, follow, skaties viņu. Viņš tu tajā šovā, jā, viss baigi labi. Atā, bye bye, French fry. Čau. Čau.